Labdien! Mans vārds Māris Cimermans, esmu uzņēmuma Baurock SEJA valdes priekšsēdētājs. Īsumā pastāstīšu par Baurock uzņēmumu. Uzņēmums Baurock savu darbību uzsāka 2001. gadā. Pirmā rūpnīca tika uzbūvēta Igaunijā, no kuras arī tika uzsākts piegādāt produkciju visā Baltijas reģionā, arī Skandināviju. Otrā ražotne tika iegādāta Latvijā, tas notika 2006. gadā. Tad arī attiecīgi uzņēmums Baurock SEJA, kas ir Latvijas uzņēmums, sāka operēt ar šo ražotni un ražot un piedāvāt savu produkciju Latvijai un Lietuvai. Tālāk 2019. gadā notika izmaiņas. Iepriekšējā ražotne, kas tika iegādāta, ar kuru mēs operējām, atradās Salkalnē. Šī ražotne tika pārdota un tika iegādāti jauni aktīvi, ar kuriem mēs sākām operēt 2019. gadā. Un šie aktīvi atrodas šobrīd šeit, Ogrē, kur mēs arī atrodamies. Ja mēs kopumā skatāmies par uzņēmumu Baurock, tad arī 2022. gadā tika iegādāts ražošanas komplekss Lietuvā. Tas ir Matuizis reģionā. Attiecīgi, tad šobrīd Baurock operē ar 3 rūpnīcām, attiecīgi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Un summējot šīs ražošanas jaudas, mēs esam lielākais gāzbetona ražotājs Austrumē Eiropā. Tirgi, uz kuriem tiek izplatīta mūsu ražotā produkcija, ir primāri, kā jau mājas tirgus mēs uzskatām, tās ir visas 3 Baltijas valstis. Tāpat tās tiek izplatīta produkcija Skandināvijā, Islandē, Polijā, Vācijā, Šveicē, tātad pēc būtības vismaz kādās 10 valstīs. Protams, kad ražojam, strādājam, attīstam savu nomenklatūru, tad šobrīd jau esam radījuši nomenklatūru, no kuras var kompleksu uzbūvēt Baurock ēku, kā kompleksu risinājumu. Attiecīgi ir ārsienu energoefektīvie bloki, ir iekšējo nesošo sienu bloki, kas ir Baurock Classic. Tā tad ir pārsedzes virs logiem, virs durvīm, pārseguma paneļi, gan starpstāvā, gan jumtā ieklājāmi. Tādā veidā mēs varam izveidot visas kompleksas norobežojušās konstrukcijas no viendabīga materiāla. Kas attiecās uz sabiedriskajām būvēm vai daudzstāvu ēkām, arī tur ir pieejami, un piedāvājama materiālus. Tad daudzstāvu būvēm Baurock ir lielisks sienu aizpildījums. Tātad salīdzinoši ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem. Industriālajām būvēm mēs piedāvājam sienu paneļus, kas līdzīgi kā sendviču paneļi tiek montēti sienās. Tādā veidā arī varbūt kaut kādiem lielākiem loģistikas centriem veidojot starpsienas, mēs nodrošinām, tad Baurock materiāls nodrošina visaugstākos uguns drošības rādītājus. Ja mēs skatāmies par ražošanas procesu, tad arī pie tehnoloģijas mēs strādājam un to attīstam. Šobrīd tikko realizējām energoefektivitātes attīstības projektu. Attiecīgi mēs realizējām projektu, kur no izejošām dūmu gāzēm mēs atgūstam siltumenerģiju un atkārtotu izmantojumu ražošanā. Tāpat tās arī autoklavējot gāzbetonu rodās tvaiks, un pēc autoklavēšanas šis tvaiks tiek izvadīts vai novadīts atmosfērā. Attiecīgi arī šo sistēmu mēs tātad savācam šo jau atstrādāto tvaiku, atpakaļ atgriežam tehnoloģijā un šo tvaika siltumu izmantojam sākotnēji ūdens uzsildīšanai. Tā kā šie virzieni, ko mēs šobrīd akcentējam un pie kā strādājam, tādā ziņā arī savu CO2 pēdu mēs samazinām. Vēl būtisks virziens, ko mēs šobrīd attīstam, ir atkārtota mūsu produktu pārstrāde. Arī ražošanas procesā mēs redzējām, ka brāķētais gāzbetons, lai gan tas ir neliels daudzums, tomēr šis brāķētais gāzbetons tiek drupināts granulās un kopā ar smiltīm atgriezts ražošanās procesā atpakaļ. Tā kā turpmāk, ko mēs plānojam šī virzienā darīt, arī no būvniecības objektiem, tur, kur notiek Baurock materiālu pielietošana, šos radušos atlikumus, kas rodās būvniecības objektā, mēs paredzam tīrā veidā, tātad fasēt atpakaļ bigbagos un nogādāt atpakaļ ražotnē uz pārstrādi. Tās ir tādas nākotnes jau plāni, ko mēs plānojam darīt. Tālūk, tātad pēc būtības pielietojot Baurock būvniecības sistēmu, ir iespēja šobrīd uzbūvēt energoefektīvu kompleksu ēku un baudīt foršu ēkā esošo mikroklimatu, ko nodrošina šī materiāla īpašības.